Vai zināt, kāpēc mēs, Briti, pret jums, austrumeiropiešiem un īpaši latviešiem, tik bieži izturamies kā pret darba mašīnām bez jūtām? Neviens jums šo patiesību acīs nepateiks, jo mūsdienu sabiedrība ir kļuvusi pārāk pieklājīga un liekuļota. Mēs smaidām viens otram, sakām, ka visi ir vienlīdzīgi, bet aiz slēgtām durvīm, būvlaukumu vagoniņos un vietējos krogos patiesība ir pavisam cita. Un šī patiesība, ko es jums tagad grasos atklāt, būs skarba, provokatīva un iespējams daudzas no jums sadusmos. Bet es to pateikšu. Mēs izturamies pret jums kā pret darba lopiem tāpēc, ka jūs paši mums to atļaujat. Jūs atbraucāt uz manu valsti un paši sevi pozicionējāt kā mašīnas, kurām nav vajadzīga atpūta, nav vajadzīga cilvēcīga attieksme un kuras ir gatavas norīt jebkuru pazemojumu. Jūs paši sevi necienāt, un tieši tāpēc jūs nesaņemat to cieņu, kādu patiesībā esat pelnījuši kā augstākās klases profesionāļi. Es esmu brits, man ir 53 gadi, un esmu dzimis un audzis Vidusanglīžā, reģionā, kas savulaik bija mūsu valsts industriālais dzinējspēks. Es vadu būvniecības biznesu, un pēdējos 20 gadus mans uzņēmums ir turējies virs ūdens un audzis galvenokārt pateicoties tādiem vārdiem kā jūs. Daudzi latvieši dusmosies, klausoties manos vārdos, bet palieciet līdz beigām. To, ko pateikšu tagad, jūs nedzirdēsiet ne no viena cita ārzemju darba devēja. Es izaugu vienkārša strādnieku šķīras ģimene. Mans tēvs strādāja rūpnīcā, bet es jau pusaudža gados sapratu, ka gribu būt ārā, gribu celt mājās, gribu radīt kaut ko paliekošu. Saku, ka vienkāršs celtnieka palīgs, nesot ķiegelus un maisot betonu. Gadiem ejot, es izveidoju savu firmu. Mēs nodarbojamies ar privātmāju būvniecību, vecu ekorenovāciju un komerciāliem projektiem visā Vidusanglijā. Mēs liekam jumtus, lejam pamatus, veicam sarežģītus iekšdarbus. Līdz 2004. gadam manā uzņēmumā strādāja tikai vietējie angļi, skoti, daži īri, bet tad mainījās pasaule. Eiropas Savienība paplašinājās un robežas tika atvērtas. Pēkšņi Lielbritānijas darba tirgu pārpludināja desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku no valstīm, kuru nosauku mūs daudzi mani kolēģi pat nemācēja pareizi izrunāt. Tolaik man bija noteikti stereotipi. Vietējā dzeltenā prese kliedza, ka austrumeiropieši brauc nozagt mūsu darbu, ka jūs esat nabadzīgi, izsalkuši cilvēki, kas gatavi rikles pārgriezt par vienu marcinu, ka jūs paņemsiet mūsu sociālos pabalstus un iznīcināsiet mūsu ekonomiku. Es atceros, ka sēdēju krogā ar citiem celtniekiem un visi tikai sūdzējās par gaidāmo invāziju, bet es biju uzņēmējs. Man vajadzēja strādniekus, jo manežie bieži vien pirmdienās neieradās darbā pēc vetrainas nogales vai ar pieprasītādas algas, ko mani klienti nebija gatavi maksāt. Tā es nolēmu pamēģināt. Iepazinos ar desmitiem, vēlāk jau simtiem puišu no jūsu valsts, un mana pasaule sagriezās kājām gaisā. Sāksim ar stereotipu numur 1, to pašu metu par to, ka jūs atbraucat nozagt Britu darba vietas. Gribu pateikt atklāti, visai Lielbritānijai un jums, tas ir pilnīgākās un absolūtākās muļķības. Jūs nevienam neko nenozagat. Jūs atnācat un sakat darat to darbu, ko mani izlutinācie tautieši vairs negribēja darīt. Jā, man vajadzēja pabeigt objektu novembra, kad gāž stingzinošs lietus, ārā ir +2 grādi un vējš puš tā, kā rauj nost kiveres, angļu darbinieks man pateiktu, ka viņam sap mugura, ka darba drošības noteikumi nelauj turpināt, un viņš vienkārši ietu mājās dzert teju. Bet Latvietis paņēma savus instrumentus, uzvilka vēl vienu džemperi zem lietus metāla un gāja strādāt. Viņš pat nepaprasīja papildu apmaksu par sliktājiem laikapstākļiem. Sākumā es biju sajūsmā. Es skatājos uz jums kā uz kaut kādiem supersoldatiem, kas spēj izturēt jebkādu fizisko slodzi. Bet ar laiku es sāku novērot kaut ko satraucošu.
Šaš neticama darba etika, koju svedat ladzi no savas dzimtenes, patiesba bija dzili toksiska. Jūs strādājat nevis tāpēc, ka gribējāt labi padarīt darbu, bet tāpēc, ka jūs vadījā kaut kādas neizskaidrojamas bailes un upura mentalitāte, kuru es rietumu cilvēkos nebiju redzējis. Ļaujiet man jums pastāstīt stāstu, lai jūs saprastu, par ko es runāju. Tas bija pirms aptuveni 10 gadiem, kad mēs strādājām pie liela noliktavu kompleksa izbūves. Mana brigāde bija viens puisis no jūsu austrumu reģiona. Viņš bija aptuveni 35 gadus vecs, vienmēr klus, nekad nerunāja pret, un strādāja kā apsests. Kādā rītā, kad mēs celām smagas terauda konstrukcijas, notika nelaimes gadījums. Viena no metāla sijām noslīdēja un saspieda viena roku pret betona kolonu. Es atrados otrā laukuma gala, bet dzirdēju blakšķi un apslapētu kliedzienu. Kad es pieskrēju klāt, viņš jau bija piecelies kājās. Viņa seja bija peleka, burtiski peleka kā cements. Viņš tricēja, bet savu labo roku bija aizlicis aiz muguras. Es jautāju, kas noticis, lai parāda roku. Viņš saka atkāpties no manis un lauzītā angļu valodā teika. Viss labi, boss, viss normāli, es eju strādāt. Es, protams, viņam nenoticēju, satveru viņu aiz pleca un ar spēku pagriezu. Tas, ko es ieraudzēju, man lika noskurināties. Viņa radtaļpirksts bija pilnībā salauzts, tas karāģas nedabiska lenka, kaula gals bija izgāģis kauri adai, un asinis strauģi pileģa uz maniem zabakiem. Es uzreiz saku kliegt parežiem, lai dzen šurp mašēnu, mēs braucam uz neatliekamas palīdzības nodalu. Un tad notika tas, ko es nekad savā mūžā neaizmiršu. Šis vīrietis, 35 gadus vecs, stiprs kā versis, saka man lūgties. Viņam acīs ariesas asaras, un viņš burtiski lūdzas, lai es viņu neatlaižu, lai es nesauku ārstus. Viņš teika, kā, ja mēs brauksim uz slimnaiku, tur būs paperi. Viņam būs jāņem slimības lapa. Viņš nevarēs strādāt 2 vai 3 nedēļas un zaudēs stundas. Viņš lūdza man ļaut viņam vienkārši aptaikt roku ar izolācijas lentu un turpināt nest materiālus ar otru roku. Es stāvēju un skatājos uz viņu pilnīga un absolūta šoka. Kas, pievelna, ar jums tur notiek jūsu valstī? Kādām ir jābūt spiedienam, kādai ir jābūt dzīves uztverei, lai pieaugušam varietim baidīties par pāris simtiem marcinu būtu stiprāk, nekā baidīties par to, ka viņš var zaudēt roku un palikt invalīds uz visu mūžu. Es toreiz viņu iestumu mašīnā ar varu aizvedu uz slimnīcu, samaksāju par visu un devu viņam mēnesi ilgu apmaksātu atvaļinājumu, lai gan formāli man tas nebija jādara. Kad es viņam pateiku par apmaksāto mēnesi, viņš skatājās uz mani ar tādām acīm, it kā es būtu nolaidies no debesīm un iedevis viņam miljonu. Bet tas nebija nekāds varondarbs no manas puses. Tas bija pats parastākais cilvēcīgums. Kad jūs varat gaidāt cienīgu attieksmi no citiem, ja jūs paši savu veselību un dzīvību vērtējat zemāk par netāru metālužnu gabalu objekta. Britu priekšnieki, redzot šādu uzvedību, gadu gaitā pierāda, ja darbinieks pats sevi uztver kā instrumentu, ko var salauzt un nomaināt, darba devējs ātri vien sāk domāt tieši tāpat. Jūs paši iedevat mums rokās patagu un vēl lūdzat, lai mēs to izmantojam. Vēl viena lieta, kas mani pilnībā šokēja un iznīcināja manas ilūzijas par jūsu pašcienu, bija tas, ka daudzi no jums šeit dzīvoja. Stereotips Lielbritānijā bija tāds, ka jūs vienkārši atbraucat pacelt naudu, bet realitāte bija vēl drūmāka. Reiz man vajadzēja aizbraukt pie viena no maniem labākajiem brigadieriem, lai atstātu svarīgus rasēģumus nākamās dienas objektam. Tā bija tipiska angļu rindu maģa kāda nolaista mūsu pilsētas raģionā. Maģa, kas paredzēta vienai nelielai ģimenei. Kad viņš man atvēra durvis un aicināja iekšā,
man no smakas un skata aizrava selpa. 3 nelielas istabas un pat priekšnama uz grēdas gulēja matrači. Visur metājas netīras darba drēbes, tukšas letaka alus pudeles un konservu karbas. Es saskait, džu. Tajā mājā dzīvoja vismaz 15 vīrieši. 15. Viņi strādāja 6, dažreiz 7 dienas nedēļā, katru dienu pa 12 līdz 14 stundām. Es zināju, cik viņi pelna, jo es pats viņiem maksāju algas. Tā bija ļoti laba nauda. Par tādu naudu viņi varēja noīrēt normalus dzīvokļus, dzīvot cilvēka cienīgos apstākļos, normāli est, bet viņi to nedarīja. Kāpēc? Viens no viņiem man vēlāk paskaidroja, ka viņš taupa katru pensu, lai nosūtītu maģas uz Latviju, lai uzbūvētu maju kaut kur pieregā un nopirktu labu vecu automašīnu, ar ko atbraucot atvalina džuma. Izrādīties kaimiņiem. Padomājiet par to, cik absurda un baisa ir šī loģika. Jūs esat gatavi 10 vai 15 gadus no savas dzīves, pašus labākos savus spēka gadus, pavadāt dzīvojot kā cukas kutai, gulot pa 5 cilvēkiem viena smirdīga telpa, neredzot sauli, neredzot normālu dzīvi, neredzot savus bērnus, kuri izaug maģas ar vecvečakiem, un tas viss tikai tāpēc, lai iegādātos kaut kādu statusa simbolu dzimtene. Kas jums to iemācīja, tā nav upurēšanās, tā ir sevis iznācināšana. Ja tu no rīta atnāc uz manu būvlaukumu, izejot no šādas miskastes, un tavas acis ir sarkanas no hroniska miega trūkuma, jo blakus krāca vēl 4 vīrieši, ka tu vari sagaidāt, ka es uz tevi skatīšos kā uz līdzvērtīgu partneri, kā uz respektējamu profesionāli. Jūs redzat situāciju, kura daudzi negodīgi britu uzņēmēji jūs saka eksploatēt pilnīgi atklāti. Viņi nemaksāja virsstundas, viņi nedeva atvaļinājumus, viņi pārkāpa visus iespējamos darba likumus, jo viņi ļoti labi zināja. Latvietis nesudzēsies. Latvietis neies uz arotbiedrību. Latvietis neizsaugs darba inspekciju. Latvietis sakodās zobus, nodurs skatienu zeme un turpinās rakt tranšeju. Man ir bijusi pieredze darba ar citu valstu pārstāvjiem, piemēram, dienvidniekiem. Kad mana uzņēmuma sāka strādāt daži Itāļi un Spāņi, atšķirība bija kā starp dienu un nakti. Ja es Itālim palūgtu strādāt 14 stundas bez normālas pusdienu pauzes, viņš man pateiktu, kur man jāiet. Ja Spānis atnāktu uz objektu un ieraudzantu, kā neesam nodrošinājuši silto ūdeni, kur nomazgāt rokas pirms ešanas, viņš nomestu kivēri, savāktu savas mantas un aizietu prom, pieprasot kompensāciju par dukšku stāvi. Un ticiet man, lai ar sākuma šādā attieksme britu priekšnieku skaitina, ilgtermiņā mēs viņus cienam. Mēs saprotam, ka viņi zina savu vērtību. Viņi apzinās sevi kā cilvēkus ar tiesībām. Viņi pieprasa sev Eiropas līmeņa standartus. Bet jūs, atbraukuši no tās pašās Eiropas Savienības, izturējāties tā, it kā būtu ieradušies no kaut kādas trešās pasaules diktatūras, kur strādniekam nav nekādu tiesību, ir tikai pienākums ciest. Kāds man teiks, tu nesaproti, mums bija jāizdzīvo, mūsu valsts 90. gados viss sabruka, mēs braucam meklēt glabinu ģimenēm. Es to daleži saprotu. Es saprotu to izdzīvošanas instinktu, bet kopš tā laika ir pagājuši 20 gadi. 20 gadi. Jūs vairs nesat izsalkuši bēgli no sabrukušās sistēmas. Jūs esat meistari ar zelta rokam. Esmu redzējis latviešu namdarus, kuru darba precizitāte līdzinās pulkstenmeistaru darbam. Esmu redzējis jūsu flazētājus, kas spēj pārvērst šķību, veku angluvanas istabu par mākslas darbu, ko neviens vietējais nespētu izdarāt pat par 3 reizes lielāku samaksu. Jums ir izglītība, jums ir loģiska domāšana, jūs spējat atrisināt inženiertehniskas problēmas uz vietas objekta bez 10 arhitektu konsultācijām.
Jūs esat vieni no labākajiem darbiniekiem visa Eiropa. Tad kāpēc pie velna jūs joprojām laujat pret sevi izturēties kā pret otras šķiras cilvēkiem? Kāpēc jūs baidaties paprasot algas pielikumu? Kāpēc jūs piekritāt visam? Tagad viss ir mainījies. Mūsu valsts politiķi spēlēja savas kārtas, notika Brexit un Lielbritānija aizvēra durvis. Politiķi stāsta man un maniem kaimiņiem pasakas. Viņi solīja, ka līdz ko austrumeiropieši aizbrauks, mūsu pašu britu jaunieši lepni ienāks darba tirgu, piepildās būvlaukumus, un mēs atkal būsim varena, neatkarīga nacija. Tas bija vēl lielākas mulkības nekā stāsti par to, kā jūs zogot mūsu darbu. Ziniet, kā izskatās mana ikdiena tagad. Man bieži trūkst cilvēku. Es lieku sludinājumus. Esmu spiests maksāt milzīgas algas, jo man vienkārši fiziski nav kas strādā. Un kurš nāk pie manis strādāt? Atnāk vietējais 25 gadus vecais brits. Pirmajā dienā viņš sūdzas, ka viņam nav piemērotu zābaku, otrajā dienā viņš pavada 4 stundas, skatoties telefonā TikTok video, un trešajā dienā viņš man atsūta zinu, ka viņam ir stresa pilns periods dzīvē, vajag parūpēties par savu garīgo veselību, un tāpēc viņš nedēļu nebūs darba. Es stāvu būvlaukumā, skatos uz nepabeigtiem pamatiem, un mani pārņem klus izmisums, un taisni šādos brīžos es ļoti skaidri atšķiros tos pašus klusos puišus no jūsu valsts. Man patiesībā viņu pietrūkst. Pietrūkst viņu darba etikas, viņu uzticamības, viņu spējas, padarīt nespējamu izspējamu. Mēs kā valsts zaudējām fantastisku darba spēku un tagad maksājām par savu iedomību. Apvienotā karaliste iešāva sev kājā, un tagad mēs asinojām. Taču šis nav stāsts par to, cik slikti ir Lielbritānijai. Šis ir stāsts par jums un par to, kādu mācību jums vajadzētu gūt no šiem gadu desmitiem svešuma. Kad es analizēju visus šos gadus, mani pārņem divējādas jūtas. No vienas puses tā ir milzīga apbrīna un pateicība. Jūs burtiski uzbūvējat mūsdienu Lielbritāniju. Jūsu rokas, jūsu sviedri ir ielikti tūkstošiem maģu, lielveikalu un noliktavu. Bez jums mūsu ekonomika būtu stagnējusi daudz ātrāk. Kā biznesmenis es apzinos skarbu patiesību, ka daļa manas labklājības ir nopelnīta, eksploatējot jūsu pārcilvēcisko centību. Tā ir kapitalisma realitāte, ko es tagad skaidri redzu un atzīstu. Bet no otras puses, manuprāt, neizsakama vilšanās par jūsu pašiznācinošo attieksmi pret sevi. Es gribu nodot ziņojumu visiem tiem latviešiem, kuri vēl joprojām atrodas šeit, Lielbritānijā, vai ar strādā Hrijā, Vācijā, Norvēģijā, vai vienalga kur citur ārpus savām mājām. Pārtrauciet būt par kalpiem. Pārtrauciet dzīvot ar šo iekšējo pārliecību, ka jums kaut kas ir jāpierāda, upurējot savu veselību un dzīvību. Jums nav jācieš klusu. Jums ir jāiemācās viena vienkārša, bet kritiski svarīga lieta, kas rietumu pasaulē ir asinis, veselīga arogance un sevis cienšana. Jūs esat vienlīdzīgi. Jūs piedāvājat savas prasmes apmaiņā pret naudu. Tas ir līdzvērtīgs daru jums. Ja kāds britu vai vācu boss pieprasa jums strādāt neapmaksātās virsstundas, iemācieties skaidri un skaļi pateikt ni. Ja jums mēģina iesmērēt dzīvošanu briesmīgos apstākļos un no algas novilkt nenormālu īri, sakravāģiet mantas un aizeģiet. Ja pret jums neizturas ar cienu, nestrādājiet tur. Ciena nav kaut kas tāds, ko iedod kā dāvanu Ziemassvētkos. Cienu pieprasa ar savu nostāju un savu račību. Kamēr jūs staigāsiet no liektām galvām, piekritisiet visam, klusēsiet par netaisnībām un baidīsieties no priekšniekiem, pret jums arī turpinās izturēties kā pret zemākas šķiras radžumiem. Tas nav nacionalisms no britu puses, tā ir cilvēka psiholoģija. Cilvēki spiež tur,
Kur padodas? Jūs lavat mums spiest gadu desmitiem ilgi. Ir pienācis laiks tam pielikt punktu. Jums ir jāapzinās, ka jūsu darbam ir milzīga vērtība, un ka jūs pelnāt ne tikai naudu, bet ar cilvēcisku, normālu, eiropeisku attieksmi. Šā bija mana pieredze. Atklāta, nesaudzīga un varbūt dažiem no jums sapīga. Es apzinos, ka mans redzējums var šķist vienpusējs un man varbūt nav pilnīgas izpratnes par to, ko jūs pārdzīvojat, atstājot savas ģimenes un braucot nezināmajā. Bet es zinu to, ko esmu redzējis savos objektos katru malu dienu 20 gadu garumā. Rakstiet komentāros, ko jūs par to visu domājat. Vai es kļūdos? Vai jūs tiešām jūtaties piespiesti tā uzvesties, vai arī tā tiešām ir jūsu nacionālā īpatnība ciest un nesūdzēties? Kāda ir bijusi jūsu pieredze darba apvienotajā karalistē? Vai esat kādreiz iestājušies par sevi un pateikuši ārzemju priekšniekam to, ko viņš patiesībā ir pelnījis dzirdēt? Es tiešām gribu zināt jūsu viedokli, jo man, kā cilvēkam, kurš tik ilgi ar jums strādājis, šis jautājums joprojām nedod mieru.